Jauno režisoru Vadimu Tristanu satiek Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā. Viņš dzimis un audzis vietā, kur oficiālā valoda ir Krievijas propaganda Piedņestrā. Vadima filma Brīvības republika ir personisks stāsts par vidi, kurā režisors audzis. Neadekvāto realitāti, kontrastu, kādā dzīvo cilvēki iepratim pašieceltajai vietvarai un galveno propagandistu rīku vēlmi radīt pārliecību, ka pasaule ir sadavusies rokās, lai apspiestu piedņestriešu vēlmi pēc savas valsts. Ja tu tur uzturies pat tikai pāris dienas, neatkarīgi no saviem uzskatiem, tāpat sāc domāt, kā viņi vēlas. Tas ir, viss nav tik viennozīmīgi kategorijās. Bet es arī saprotu, ka cilvēks, kurš noguris, ir atnācis mājās pēc darba un ieslēdz televizoru, kā viņam analizēt šīs lietas. Viņam nav pieejas alternatīvai informācijai, kura nereti mēdz būt citā valodā, piemēram, rumāņu vai angļu, ko var nezināt. Un tad atnāk informācija krieviski, no Maskavas, kas ar Tiraspoli runā vienā balsī. Sarunā Vadims atklāja, ka propaganda īpaši agresīva kļuvusi laikā, kad Krievija sāka karu Ukrainā un okupēja Krimu 2014. gadā, taču sabiedrības militarizācija viņu pavadījusi visu dzīvi. Tur viss notiek caur militārā patriotisma prizmu. Līdz pat šai dienai tur eksistē JPP, jaunais Piedņestras patriots. Bērni šauj ar automātiem, lien pāri trosēm, zīmē karavīrus. Tas viss tur aizvien ir klātesošs. Vienojošās saites starp Piedņestru un Krieviju ir ekonomiska. To apstiprina arī bijušais Moldovas premjerministra vietnieks. Viņš norāda, ka šis neatrisinātais konflikts nav salīdzināms ar Donbasu pirms kara sākumu Ukrainā, jo šajā gadījumā no iesaldētā stāvokļa labumu gūst teritoriju pārvaldošie Kremļa atbalstītie oligarhi. Viņi vēlas turpināt pelnīt naudu, un tas ir iespējams tikai tad, ja Piedņestra ir separātisks, neatzīts reģions, kuru faktiski nekontrolē neviens cits, izņemot šos divus cilvēkus, kas ir šerifu uzņēmuma īpašnieki, bez starptautiskām saistībām, atbildības un tiesiskuma. Lai arī Piedņestra nav atzīta valsts, tā ir ļoti noslēgta teritorija, ar pamatīgu militārās kontroles klātbūtni, par kuru pārliecinājos arī es. Ceļš uz šo nelielo zemes strēli, kas atrodas starp Moldovu un Ukrainu, žurnālistiem ir slēgts. Tāpēc dodamies uz turieni kā turisti un uz īsu brīdi. Pēc salīdzinoši ātrās dokumentu pārbaudes esam šķērsojuši kontrolu posteņus un šķiet, laika skaitīšana te beigusies 80. gadu beigās. Esam nonākuši atpakaļ pagātnē. Jau minētās šerifu uzņēmuma vārds redzams gan uz graznā futbola stadiona ieejas durvīm, gan degvielas uzpildes stacijām, gan veikaliem un kafejnīcām. Pa ceļām pamanām arī pārtikas veikalu nodēvētu par godu Rīgai. Tur līdzās saldētiem pelmeņiem, bērnu rotaļlietu piedāvājumā tanki. Par militarizēto realitāti atgādina arī karavīrs, kas tajā laikā tur iepērk pārtiku. Reģiona centrs Tiraspoli ārēji šķiet klusa un mierīga. Taču Krievijas karoģi, militārās bāzes, padomju pieminekļi un reklāmu plakāti ar tautas varoņiem liek paturēt prātā, ka visticamāk sienas šeit nevien runā, bet arī klausās. Piedņestrā raksturīgi ir domāt vienu, teikt otru un darīt trešo, saka arī Vadims. Piemēram, man skolā bija skolotājs, kurš mācīja, ka esam neatkarīga valsts, ka mēs esam tuvāki Krievijai. Tad es pabeidzu skolu, mēs ar viņu satikāmies un es uzzināju, ka patiesībā viņš ļoti mīl Moldovu un mums būtu jāmācās rumāņu valoda, nevis izkropļotā moldāvu valoda, kas eksistē teritorijā. Taču daudzi, protams, neaizdomājas, jo tad, kad esi finansiāli smagā situācijā un domā, kā nodrošināt ģimeni, tu īsti par citām lietām neaizdomājies. Tāpēc tie, kuri vēlas domāt brīvi, dzīvot brīvi, viņi vienkārši brauc prom. Man aiz muguras ir palikusi Tiraspola, vieta, kura pēdējās 10 gadus laikam šķietami nav ļauts virzīties uz priekšu. Viens neveiklis solis pa labi vai pa kreisi, un tu nonāc nevēlamā uzmanības centrā. Līna Lontone, Andrejs Skangals, TV3, Tiraspolē.